Tā, labrīt, dāmas un kungi. Šodien man blakus ir Roberts Glazers, viens no ātrākajiem cilvēkiem galaktikā. Čau, Roberts. Čau. Klau, tu esi tiešām ārkārtīgi ātrs. Tu esi skrējējis, pārsvarā skrien, man liekas, īsās distances. Tagad ir šodien, mēs šito filmējam, ir 2. oktobris. Un tu jau man pieminēji, nav gluži tā, ka sezona viss cauri, vēl kaut kas priekšā šogad. Jā, tieši tā, Māri. Nākamnedēļ, nākamā sestdiena notiks Latvijas čempionāts krosā, kur dabūšu kārtīgi izskrieties, jo trase nav tā pati vieglākā. Notiks Drabešos. Tā kā esat laipni aicināti braukt, uzskriet un izbaudīt Drabešu kalnus. Un cik kilometrus skries? Es skriešu 8 kilometrus. Aha. Pie pieaugušiem konkurencē, jā. Man liekas, tu parasti tik daudz nemaz neskrien. Ne? Nu jā, es neesmu baigi pieredzis tos garos gabalus skriet, bet krosā tā specifiski rudenī vienmēr skrienam, trenējamies tiem garajiem. Tad arī sanāk līdz 10 kilometriem paskriet. Ok, nu vēl kaut kas šogad? Jā, mēs pa novembru vidū aizlaidīsim uz Itāliju. Čau, sporta draugs, paldies, ka tu skaties aplīšu sarunas. Un man tev ir viens lūgums. Ja tu varētu sagatavot aplīšu sarunas, nofilmēt, samontēt, visu sagatavot, prasa ļoti daudz laika un darba. Un tas ir mans mazais centiens darīt kaut ko labu Latvijas tautas sportam. Un, ja tu varētu, piespied lūdzu subscribe mūsu YouTube kanālam vai Spotify. Tev tas neko nemaksā, bet man tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tā kā atbalsts arī mūsu kanālam. Un ļoti novērtēšu un priecāšos. Un, jā, paldies, un paldies, ka skaties, un tagad apakaļ pie epizodes. Tur uzskriesim 10 km, katru gadu braucam un vienmēr esmu, var teikt, top 3 tur. Nu, forši. Un tad ziema? Ko tad? Jā, un tad ziemā tad sāksies manēžas. Pa manēžu paskriesim vairāk 800–1500 metrus. Tad principā nav tā, ka sezona beidzās. Viss turpinās, viss notiek. Jā. Kaut kāds atpūtas periods no treniņiem tev ir kādā brīdī vispār? Man treneris Austris Āboliņš parasti iedod 2 nedēļas vasarā. Parasti augusta beigās, kad sezona jau ir pavisam beigusies. Tā, lai pavisam atpūšos un tad jau gatavojamies tagad. Rudens ir rudens skrējieniem. Nu labi, cik daudz tu trenējies, pastāsti? Ko tas Austris tev liek darīt? Es trenējos 6 reizes nedēļā, arī sestdienās. Viena diena brīva gan ir, tā ir svētdiena. Bet jā, 6 reizes nedēļā sanāk skriet. Tu skrieji vienreiz dienā? Tagad pagaidām vienreiz dienā, bet tagad jau būs arī, cik dzirdēju no trenera, būs 2 reizes dienā. Šeit tad arī jāpaskrien. Un vingro arī? Vingroju, jā. Vingroju, taisu spēka treniņus gan kājām, gan augšdaļai. Tos kādas 2 reizes nedēļā uztaisu, bet jā, vingroju. Un ko tev visvairāk nepatīk darīt? Visvairāk man nepatīk darīt, laikam tie spēks, jā, kājām. Tas tā diezgan grūti un pavisam nepatīk. Bet, kas jādara, tas jādara, kā saka. Ja tu gribi ātri skriet, ir jātaisa vingrinājumi. Tu vispār tāds disciplinēts, laikam, jaunietis. Mēdzu būt, jā. Gribu. Un, jā. Droši vien, ja tu neesi, tad nevari skriet tik ātri, kā tu skrien. Es tevi zinu, nezinu, vai mēs kādreiz iepriekš, pirms šīs dienas esam runājuši, bet es tevi zinu no sociāliem, no skrējēja vidas, kādus gadus droši vien 7. Un tad bija tas sīkais puika, kurš nenormāli ātri skrien. Un tu joprojām močēji un esi motivēts, izskatās vismaz no malas. Un, kā tu vairs neesi skolnieks? Man liekas, ļoti daudzi beidz sportot, kad ir skola. Un tad jau jādomā, ko ar savu dzīvi darīt. Tur universitātes tādas lietas, tad citas lietas prātā. Tev nezūda motivācija, tu joprojām tā kā ar augstiem mērķiem un ambīcijām? Jā, noteikti. Pabeidzu 12. klasi, tagad strādāju. Un tagad kārtīgi trenējos un motivācija ir pat augstākā. Un ļoti patīk. No sirds katru treniņu skrienu un izbaudu, ka varu lidot. Un kas tev, kā domā, kas tev motivē?
Mani motivēja, es pats sev motivēju bez mazā, jā. Skatos visas augsta līmeņa sacensības, skatos, kā tie čaļi mauc. Un, protams, ka gribu arī tāds būt pats. Un tad atliek tik trenēties, lai tiktu tādā līmenī. Un tev nav, es nezinu, ballītes un tādas lietas, kas tev izsit no ritma? Nē, vispār nē. Esmu, kā tu jau teici, motivēts un treniņiem vienmēr laika atradīsies. Ballītes arī dažreiz ir, protams, nenoliekšu. Būšu atklāts, bet jā, treniņiem vienmēr laika atradīšu un izskriešu. Kaut tā jau vakaros vai no paša rīta. Ok. Cik tev gadi ir? Man tagad ir tieši 20 gadi. Es domāju, es labāk nestāstīšu, ko es darīju 20 gadu. Ok. Nu, labi, pastāsti, parunājam par sacensībām. Jā. Kas ir tādas, kur tu atskaties ar vislielāko prieku, kur tu esi bijis? Iespējams, tie ir Eiropas čempionāti krosā, kas notika pagājušā gada Turcijā, Antālijā, kur es varēju sacensties ar visstiprākajiem džekiem Eiropā. Arī skrēju 8 km distanci, ja nemaldos, jā. Un tas tā visvairāk man palicis atmiņā. Un arī 2023. gadā piedalījos Beļģijā, Eiropas čempionātā krosā. Un tad arī tie ir vislielākie notikumi līdz šim. Un ceru, ka būs vēl un vēl. Tad tu esi kross, tev ir mīļākā disciplīna? Negluži, bet jā, man ļoti patīk īstenībā. Esmu stiprs gan kalnos, gan pa zāli. Visur var skriet. Un, jā, nav arī tā, ka nepatīk, bet ir forši. Es skatījos pat kaut kādu Gēteborgā maču šogad redzēju, kur tu skrēji 1,5 kilometru. Un man bija pārliecība, ka tu esi īsās distances stadions, kilometrs un tam līdzīgas. Izrādās, tev kross patīk arī. Jā, kross man arī ļoti patīk, nenoliekšu. Un, bet viss mīļākā distance ir tas 1,5 kilometrs stadionā. Un tie 800 metri, bet vismīļākie ir 1500, jā. Nu labi, pastāsti, tev patika kross Turcijā. Pastāsti, kādi bija tie mači? 8 kilometri teici? Jā, 8 kilometri skrēju. Cik ilgi skrēji? Es tagad tā nemācēšu to pateikt. Nu, apmēram. Cik tur bija? 30 minūtes vai kaut ko. Jo tur bija tā, ka jā, trase nebija, kā saka, gluda, kā jau krosās, tas ir normāli. Jā, tas nebija, trase nebija tā gludākā, bet tur bija speciāli kalniņi uztaisīti, smiltis, puldmales, visādi šķēršļi, salikti koki. Tas tā interesanti likās. Un jā, aizlidojām, ar pārsēšanos aizlidojām uz Turciju, iekārtojāmies viesnīcā, krūta viesnīca tiešām. Iesaku aizbraukt vispār Antāliju, Turcijā, atpūsties. Un jā, tad aizbraucām uztaisīt treniņu. Tas tā forši likās, ka iekāpām busā un mūs pat pavadīja ar policijas mašīnām. Tas tā kā likās prestiži sēdēt iekšā un kaut ko tādu piedzīvot. Jā, aizvadīju treniņu, izskrēju trasi, patika un biju gatavs jau nākamajā dienā piedalīties Eiropas čempionātā. Un kur vieta tev bija? Ja nemaldos, es nenoskrēju baigi labi, jo bija tā, ka mēs bijām aizbraukuši, nesen notika Sāremā sacensības, kur es pievarēju 3 dienās maratonu. Un tas tā ļoti laikam izsita un mani piebeidza, kājas bija nežēlīgi nogurušas. Un tāpēc arī īsti Eiropas čempionāta krosā nevarēju līdz galam 100% izpildīt. Bet, ja nemaldos, bija 60. no 80 dalībniekiem. Tā kā, jā. Nu, un tu domā, tu varētu ar gadiem trenēties tik arī līdz trīniekam tādā līmenī? Jā, visas iespējas ir, jā. Tik, kā saka, atliek trenēties un it īpaši krosā ir tā specifiski, tur ir jātrenējās pa reālā krosa trasi.
Jo, piemēram, pa mežu parku paskriet, krosiņas. Protams, te ir kalni nedaudz, bet tas neko nemaina. Bet, jā, vajag tur specifiskas treniņas pa kalniem, pa zāli. Latvijā notiek krosas kāds vispār? Ja neskaita to, kas pēc nedēļas. Jā, vispār būs gan Latvijas čempionāts krosā, gan oktobra beigās, 27. būs Baltijas čempionāts krosā, kur es mēģināšu tikt. Jātiek top 3 no Latvijas, lai tiktu uz turieni. Un sanāk sacensties 2 igauņi, 2 lietuvieši un 2 latvieši būs. Tur iespējams arī kādu pēc rezultātu labākā paņems. Un jā, notiks Baltijas čempionāts arī Drabešos. Trasa ir ideāla, trasa ir izpļauta. Droši var aizbraukt, izskriet, ja kāds vēlas. Un jā. Ok. Pastāst varbūt, kā tu vispār nonāci pie tās skriešanas? Jā, šo man ļoti daudz jautā, jā, bet vispār... Ja es zinu, tas neprasīju. Jā, viss kārtībā. Tā bija tā, ka es mācījos Drabešu internātu pamatskolā. Tā bija internātu pamatskola vēl. Es nomācījos līdz 5. klasē, bet tas tā... Jā, es gāju 2. klasē, man bija 7 gadi. Un man tagadējais treneris arī bija sporta skolotājs. Un tad es sporta stundās, viņam likās, ka es biju tāds žiperīgs, visātrākais no visiem tur. Un tad viņš vienkārši uzjautāja, varbūt negrib atnākt patrenēties uz sporta klubu Ašais. Un tā arī es skrēju, bija, man liekas, kaut kāds mēnesis, kas tur trenējos. Tur vairāk bija, kā jau sīkajiem, tur visādas spēles, atrakcijas, paslēpes, ko mēs tik nedarījām. Un tad bija pirmās sacensības, mēs aizbraucām, un es biju reāli viens no pēdējiem. Un tieši ieliku sprinta disciplīnu, un tas nebija baigi forši, jo man galīgi nepatika. Un es domāju, nē, šīs nebūs man. Un tad es, cik atceros, paņēmu kaut kādu pauzi, un tad atkal kaut kā gribējās skriet. Un tad, jā, tad es sāku trenēties. Bija jau nopietnākas sacensības, tieši 1000 metri stadionā. Tad kaut kā iepatikās, un arī pamazām jau kāpu uz tev piedestāliem. Un tā arī esmu nonācis šeit un vēl projām skrienu. Un Austris joprojām ir tavs treneris no 2. klases, ja? Jā, Austris man jau ir 12 gadus jau trenē. 12 gadus jau skrienu. Ok. Austris vispār, man liekas, tas treneris tāds, viņš tur ļoti rūpējās par vietējiem jaunatniekiem, vai ne? Jā, es jau gribētu teikt, un teikšu, viņš jau tā kā man tētis ir bez mazai. Visu samanedžē, tieku uz sacensībām, tieku pa jaunākajām kedām, pie visādām lietām un arī tieku ārpus Latvijas uz sacensībām. Tas ir tik forši. Paldies liels tev, ka ir tāda iespēja. Viņam arī būs jānāk mana kamera pastāstīt. Jā, obligāti. Jo viņš arī parasti, ka mēs WhatsAppā čatojam, viņš ierunā minūšu garas audio. Un tad noteikti viņam būs ko izstāstīt tev. Man liekas, ar 2 stundām pat nepietiktu. Nu labi, tu sāki trenēties, tu biji... Tev dušiem paveicās, ka tajā vietā, kur tu augi, bija tāds treneris. Un tev ģimenē arī cilvēki sportā? Jā, vispār man bija brālis šķēpmetējs. Viņš arī ļoti labi īstenībā šķēpu meta, bet viņš bija nedaudz slings. Un tad viņš to visu pameta. Bet jā, mazākais brālis arī vēl lodzgrūdais bija. Tas arī tā no sākuma tur gāja, bet beigās arī laikam nedabūju motivāciju un beidzu trenēties. Un tad tagad es vienīgais esmu palicis no brāļiem, kas reāli trenējās, skrien un skrien ātri. Kas tev... Man kaut kā liekas, ka viss, ko tu stāsti, izklausās tā, ka tev viss iet pa diedzi. Jo parasti,
ir visādas problēmas un grūtības dzīvē, bet tev izklausās, ka viss iet pa diedziņu. Tā ir vai tā tikai izklausās? Nē, tā ir īstenībā. Esmu pozitīvs. Problēmas nekādas pagaidām nav. Paldies Dievam. Bet jā, tiešām viss ir kārtībā. Un trenējos un izbaudu, kā saka. Ko Roberts darīs pēc 7 gadiem? Turpināšu skriet vēl projām. Un pēc 17? Pēc 17, tur jau būs jāsāk jau domāt, bet jā, iespējams, ka skriešu varbūt arī pēc 35 gadiem. Varbūt garākas distances, bet cerams, ka skriešu, jā. Nē, skriešana ir ļoti labs sporta veids, tādā ziņā, ka tev nav nekad jāpārstāj. Tas nav jāaiziet no karjeras, varbūt. Bet, labi, kas ir, varbūt padalies, kas ir tavi sapņi, ko tu gribi sasniegt? Jā, vislielākais mans sapnis ir tikt uz Olimpiskajām spēlēm. Tas ir tiešām tāds gods. Es jau trenerim teicu, kā es tikšu Olimpiskajās spēlēs, man būs tetovējums, kā visi parasti tetovē olimpiskos riņķus. Tas tāds vislielākais, bet no sākuma jau Eiropas čempionātos top 10 tikt vismaz, un tad jau pasauli. Un kā tev liekas, ar kuru disciplīnu tev ir vislielākās izredzes? Manuprāt, tie 1500 stadionā. 1500, 800, tas tā pa vidu. Un cik ātri jāskrien, lai 1500, lai tiktu? Lai tiktu Olimpiskajās? Jā. Tur ir diezgan jaudīgi. Tur ir jāskrien zem 3:30 pat. Jo šogad ir tā, ka tur ir tāda konkurence, ka lai tiktu vispār atlasīties, tur ir reāli jāskrien tuvu pie 3:30. Un cik tā tagad ir? Tagad man ir 3:48. 3:48. 18 sekundes, tas 1,5 kilometru liekas pa daudz. Jā, daudziem liekas, ka 18 sekundes, kas tur ir tāds. Bet tie, kas skrien, tie, kas nodarbojās ar skriešanu, zina, ka tur tajā disciplīnā katru sekundi ir nomesta ļoti grūti. Labi, bet cik tev bija pirms 2 gadiem? Tev ir progress? Jā, noteikti. Pirms 2 gadiem, nemaldos, bija 3:55, varētu būt tajās robežās. Tas ir 7 sekundes, tad vēl 3 gadi un tad... Jā, ar katru gadu jau pamazām tās sekundes lasa nost. Jā. Un kā ir ar... Tu vēl teici 800 metri? Jā, 800 metri arī man ļoti patīk, jo ir tā, ka man ir diezgan labas ātruma īpašības, un 800 metros tur vajag labām ātruma īpašībām būt. Protams, arī 1500, bet 800 ir tāds specifiskāks, bez mazai tā kā sprinta distance, garš sprints, kā saka. Un tur arī noteikti vajag ātruma īpašības. Tu māki izlikt visus tādos 800 metros? No sākuma vispār bija tā, ka es nedaudz taupījos visās distancēs. Pats es jūtu, ka es noskrēju, ka es visu laiku es varu vēl. Bet tagad esmu iemācījies noteikti pilnīgi visu izlikt. Varbūt ir sacensības, kurās nevajag visu izlikt, jo varbūt tas rezultāts nav tik ātrs un nevajag nemaz būt. Piemēram, arī tādās Latvijas čempionātos šogad skrējām 1500 metru, tur bija tik taktiski, ka tas rezultāts nebija baigi labais, bet toties beigas bija diezgan jaudīgi. Mēs uzcēlām tos 400 metrus pēdējos diezgan ātri. Latvijā ir pietiekama konkurence, lai būtu interesanti? Vispār tagad konkurence ir. Ir tagad daži džeki, kuri skrien manā līmenī, pat ātrāk nedaudz. Ir jauni atlēti. Agrāk varbūt likās, ka nav tā konkurence, bet tagad ir. Jā. Un tagad ir ko cīnīties. Nav tā, ka visu laiku uzvar un visos storijos tikai uzvaras liek, bet tā nav. Ir arī tā, ka es arī palieku bez medaļām, un tas tikai normāli, jo, kā saka, konkurence attīsta un dzen uz priekšu. Jā, man liekas, ja tu esi viens atlētis, tad tu esi tādā vakumā, un tad progress ir daudz grūtāks. Jep, tā ir Mari. Tu domā kaut kā tādās kategorijās, kā tu ar sportu varētu kādu naudu nopelnīt? Vispār jā, reāli tas ir reāli. Tagad arī
kā jau pieminēju, to novembra braucienu uz Itāliju. Tur arī ir iespējams nopelnīt naudas balvas. Vispār šajā šosejas mačos rudens skrējienos var papelnīt, un tas ir baigi forši īstenībā, kur papildus tādu naudiņu dabūt. Jā. Un kaut kādas iespējas, nezinu, būt tiešām pa profesionālu sportistu, lai nav jāstrādā, lai var, tā teikt, ziedoties sportam līdz galam. Nu jā, tāds ir mans mērķis arī. Viens no mērķiem uztrenēties tā, ka reāli to nav fiziski nekādu darbu jādara, tikai jāskrien, un skriešana ir labajā, un ja tu mīli to, tad viss iespējas pelnīt. Kā to var izdarīt? Jo, saprotu, šosejas mačos var dabūt balvas, bet cik tie ir tie mači un arī cik tās balvas, ja tev tomēr, varbūt ārzemēs labāk, bet... Nu jā, vispār būšu atklāts ārzemēs. Ārzemēs var vairāk nopelnīt, un ārzemēs ir arī tā konkurence vēl jaudīgākā Latvijā. Tāpēc arī sanāk mums ar treneri pabraukāt pa ārzemēm, jo varbūt Latvijā ir daži tie džeki, bet ar viņiem nepietiek, lai attīstītos. Un, tāpēc mēs braukājam pa visu pasauli, un tad tos rezultātus arī sasniedzam tik augstus. Kur ir visforšākā vieta, kur tu esi bijis? Visforšākā vieta, laikam, tā būs Spānija. Spānijā, jā. Jo tur ir parasti ļoti daudz sacensības, tieši 5 km un 10 km. Pagājušajā gadā bijām ar draudzeni aizbraukuši tieši uz Spāniju, Lloret de Mar. Tāda piejūras pilsēta, kur ļoti daudz turisti. Tieši tajā laikā nebija daudz turisti, jo tā bija ziema. Bet jā, mēs bijām 2 mēnešus. Tad tur sanāca diezgan forši izskrieties, visur apceļot, aizbraucam uz Barcelonu. Un tad bija tā, ka tur bija 5 km skrējiens Barcelonā, kur bija viena no ātrākajām sievietēm pasaulē, kur uzstādīja pasaules rekordu 5 km. Un tas tāds prestižs arī tās sacensības bija, jo es varēju skriet no vienas starta līnijas viņu kopā. Un arī pašam ļoti labi izdevās uzskriet personīgo. Tas bija 14,6, kas joprojām ir personīgais man piecītī. Un jā, tas tā arī forši atmiņās man palicis ir. Un kuru vietu dabūji? Tur bija diezgan grūti, jo tur bija arī ļoti stipri konkurenti, bet es tieši vietu neatceros, bet bija gan īsti pie pašām beigām, jo tur bija savākušies visi spēcīgākie konkurenti no pasaules. Nu jā, labi, ja tu ar 14,6 gandrīz pie beigām, tad... Jā, tur tiešām bija tādi, kas skrēja pat zem 13, pie 13. Un pagaidām 13 liekas nereāli, bet nu, tad jau redzēsim, trenēsimies. Pēc vairākiem gadiem ceru arī pats uzskriet Barcelonā un cīnīties pa medaļām. Ir kaut kā... Tu zini, kas ir tas vecums, kurā vajadzētu būt vislabākajai formai? Es tieši nezinu, kurš ir tas vecums, bet es domāju, ap kādiem 26, 25. Es tā varētu minēt, un es tā domāju, ka vajadzētu tā arī būt. Līdz 30. Ja tu esi top, tad jau tas ir forši. Jo vispār jau ir tādi, kas tagad, piemēram, tas Laros, pasaulē zināms jauns džeks, 6. gada. Un viņš jau tagad skrien zem 3,30. Tas varbūt tā liekas dīvaini, bet kaut kā neticās, ka viņš ilgi skries. Jo viņš tagad tādā formā un tā, jā. Tas sanāk, ka viņam ir 19 gadi. Jā, viņam 19 gadi un viņš jau pasaules dimanta posmos piedalījās, uzvarējis. Bet visu cieņu tagad, bet tā jau redzēsim.
cik tālu viņš attīstīsies, jo, manuprāt, tā pakāpeniski vajag iet uz augšu. Un to karjeru noturēt līdz tiem 3-5 gadiem, jo reāli jau, ja šī tāda džeki tagad mauc, tad ko viņi darīs pēc 10 gadiem? Tas tāds labs jautājums, bet, varbūt ir tādi stāri, kuri arī varēs skriet pie 30. Ok. Tu vari tajā Dimanta līgā skriet? Pagaidām vēl nē, bet visas iespējas būs, jā. Pēc pāris gadiem. Tev ir dažas sekundes jānāmet? Jā, tur dažas sekundes jānāmet, jā. Bet jā, visas iespējas tikt, jo, cik saprotu, arī diezgan daudz latviešu piedalījušies Dimanta līgās. Arī tā pati Agata Caune, šāpmetējas mūsējās. Tā kā tiešām visas iespējas. Man patīk, tu esi ļoti optimistisks. Tu kādreiz par kaut ko sūdzies dzīvē? Man vispār nepatīk sūdzēties. Nepatīk, jā. Esmu, kā mēs treneri sakam, esam cīnītāji un sūdzēties. Protams, ir dažas dienas, kad gribās, kad no rītiem varbūt negribās to treniņu izskriet pirms darba. Kad ir. Bet ir jāsaņemās, jāiet un jādara, jo ar čīkstēšanu jau īsti nekur tālu netiksi. Un arī ar katru neizskriet treniņu rezultāts neuzlabosies, un tās dažas sekundes būs neiespējami nomest. Dažreiz cilvēki sūdzās, ka mums valstī neatbalsta sportistus un jaunos, kuriem ir potenciāls, bet varbūt vēl nav olimpiādas līmenis, lai tu saņemtu to naudu par to, ka tu esi olimpiskajā sastāvā. Jā. Par to tu arī nesūdzies? Vispār nesūdzies? Nē, vispār esmu dzirdējis, jā, ka tā ir problēma. Tā ir problēma, ka neatbalsta jaunos vieglatlētus, atlētus, bet, manuprāt, es baigi to neizjūtu tagad. Un nav bijušas tādas, kā saka, tādas reizes, ka tā ir bijis man. Jo man ir treneris, kurš reāli visu samnidžē, atrod naudu, atrod sponsorus un ir ļoti labi. Tā. Super. Ejam tur. Labi, pastāsti kaut ko ne par sportu. Ko tu vēl dari? Ko tu dari brīvajā laikā? Brīvajā laikā agrāk es braukājos pa skateparku ar BMX-u, bet tagad jau esmu izaudzis, kā saka. Bet jā, man ļoti patīk ar riteni pabraukāties pa mežiem, pa trailu ar MTB. Un, tas laikam ir tas, ko es daru. Jā. Vēl arī basīti šeit tad uzspēlēju vasarās, kad ir tā sezona. Voļļuku. Un palēlam, jā. Tev tas nečakarē treniņu plānu? Nē, jo es to visu daru pēc treniņiem. Vai arī, ja zinu, ja tajā dienā nav treniņu, tad savus mīļākās nodarbes daru. Bet, jā, principā, tikai tagad darbs izdarīts, treniņa darbs izdarīts, tad arī... Bet tev nesačakarē atjaunošanos pēc treniņa, ja tev pēc tam vēl basīt spēlē? Nē, es īstenībā ļoti labi atjaunojos. Guļu arī ļoti labi. Mēģinu vismaz iet laicīgi gulēt līdz 11. Un, jā, protams, šādi sanāk arī vēlāk aiziet gulēt, bet tas jau normāli. Tas jau tāds ir vienkārši. Ok. Labi, Robert. Es domāju, ka mums vajadzētu tavu pozitīvismu un optimismu kaut kā klonēt un dalīt visiem, kur tas pietrūkst bišķiņ. Jā. Bieži sanāk cilvēki satikt, kuri ir no dzīves noguruši, tā kā tas ir, tā teikt, refreshing, tāds skats uz dzīvi, pozitīvais. Un novēlēsim cilvēkiem tā kā Roberts, neko nečīkst, trenējās, motivēts. Tieši tā, esat pozitīvi. Esat atvērti. Uz katru jautājumu Roberts saka, ir visas iespējas. Tieši tā, ir visas iespējas. Super.
Paldies, Robert. Jā, paldies Lai tev. tev izdodas. Jā, Tagad tu skries Dimanta līgā un olimpiādē. Es neatcerēšos skatīties noteikti. obligāti. Tad mēs šito izgriezīšu storiju un iepauzēšu atkal visu. Noteikti, jā. Un visi, kas mums seko klausās, mums linkos ir Roberta sociālā tīkli, Instagrams, droši vēl kaut kas. Jā, arī esmu Facebookā. Tā kā, Instagrams, Facebooks. Piesakojiet Robertam un sekojam līdzi jauniem talantiem, kā Roberts skrien arvien ātrāk un ātrāk. Paldies tev! jā, paldies. Un čau visiem! Čau!